redzam Latvijā arī kādu pikapu. Man vienmēr ir gribējies apturēt kādu no pikapa autovadītājiem un pajautāt tomēr, kāpēc ir izvēlēt šādu mašīnu, jo pārsvarā šīs mašīnas uz ielām es redzu tieši šādas. Varbūt tas ir tikai tāpēc, ka uz ielas, bet, tukšs tā kaste. Taču vietu un visu pārējo tas aizņem diezgan daudz. Lūk, mums ir viens pikapa autovadītājs, Kriks. Pastāst man par izvēli pikapam. Un ko jūs tur vedat? Praktiski ņemot vērā, tas ir tīrs darba zirgs, darba auto. Viņš ved visu, ko tādā brīdī vajag. Jā. Attiecīgi lielāks, netīrāks dzelžus, eļas mucas. Eļas mucas tātad? Jā. Dzelžus. Bet cik bieži tiek nodarbināta šī burvīgā krāvas telpa? Pēc krāvas telpas var spriest. Nav rēti. Jā. Ķēdes tiek pārvestas attiecīgi arī troses, stāvus. Tās izskatās nopietni, bet tā gumiņa jau tāda bišķi nenopietna. Degvielas kalni nostiprināt pietiek. Kas ir šīm kravas kastēm, kas ir, teiksim, priekš Eiropas, priekš vispārējā, jā, bez papildus aprīkošanas, viņas ir praktiski, neliederīgas. Ir nepieciešama vesela kaudze pārējās lietas, kas attiecīgi sīkākām lietām palīdz noturēt. Viņas nav jātaisa ciet, jo, teiksim, degvielas kalnu vadāt slēgtā kastē, lai viņas smukāk izskatītos drošāk, un nav no tāda viedokļa labs, jā. Tas diezgan viegli atnāca vaļā. Jā. Es skatos, te ir pieskrūvētie šie te drošības, lai nesabojātu paneļu virsbū, bet ir arī to, ko tā kā klāja virsū. Latvijā pat piedāvā tādu. Tas ir dārgāks, lētāks, kāpēc šito? Vienāds. Vizuāli smukāks tas? Vizuāli smukāks tas, viņš ir mazāk slīdošs. Jā. Tāpēc es viņu paņēmu, ka tu var redzēt sekas, ja tas te izlien ārā, teiksim, kaut kas ass, tad, teiksim, šī te plasmasa tomēr viņa bojājas vairāk, bet viņa uz sevi manā skatījumā paņem vairāk. Viņa paņem uz sevi triecienu. Triecienu, viņš attiecīgi skrāpējumi arī tas iztur labi, bet ja tu viņu tomēr izskrāpēs šādā veidā, viņš, man liekas, paņems tomēr līdz leķim vairāk cauri. Kaut kur, man liekas, bija redzēt arī rosītēm, bet tas izskaties nenopietni. Šis bišķi tā funkcionālāk izskatās. Lūk. Rosītēm varētu būt cita lieta, kas imidžam savējiem derēs. Šis braucot pa bruģētu nelīdzenu visu, viņš diezgan tā labi paskaļ izvāna. Skādi, jā. Tāpēc šo mašīnu es varu pateikt, tāpēc, ka tieši šī te daļa, kas ir liels pluss, ko tu daudzās vienās neizmantos, ja tev kaut kāds garāks vai kārtas, vai stiškuļām. Jā, bet te var redzēt, ka tā tad ir arī braukts pa... Grūdu jubuļā nāk vispārējais. Labs žurnāls salonā, tas atbalstām. Jaunais gada auto. Un tas loks aizmugurējais? Jā, taču taisās smuki vaļā, tu vari ielikt garāks kārtas, līstis, vispār, jo pārvest atrast. Aha. Tas citiem nav. Arī sedanā tu viņu nevar normāli ielot. Skaidrs. Vai no minivens vai kas. Un cik ir nobraukts ar šito? 37 gandrīz. Tā kā ir viss. Principā limitēs nobraukums, mēs viņai iekļaujamies, tas ir 30 000 gadā. Jā, tā kā var redzēt priecīgs. Jā, 3, 6, 8, 9, 6. Pielietojums, redz kaut kādā. Konteiners iekšā, mazgāšanas aparatūra līdz, aizbrauc uz vietas, mazgā, tīri, krāso, pinzelē, apkopas darbi. Izmanto, jo šad tad vienkārši liekas, ka tu redz viņus visu laiku tukši, ka kāds ir paņēmis pontot tikai. Pluss ir kāds priekš uzņēma. Jā. Mazais ceļu nodoklis. Jā. Jā, automātiski, jā. Ja nekļūdus, tagad izgājām uz skati, kāds skatījāt reiz gadā jaunai mašīnai, tāpatās viņai būs. Nav tā, kā, teiksim, paņems operatīvi segniet, tad būs attiecīgi reiz 2 gados. Tātad attiecīgi 168 laikam cenā, visiem ceļu skatiem vispārējiem tā cena izgāja. Skati apskatu un ceļu nodokļu vispārējiem. Labi, tātad braukšana un vešana viņā notiek. Tātad tur nav tā, ka tās kastes parasti tukšas. Viņi nav tīras, viņi tiek izmantot, tur tiek vests vispār.